Katram ir tiesības uz taisnīgu tiesu. Šī ir augstākā tiesa. Šis tiesas spriedumi ir galīgi un nav pārsūdzami. Ir pierādīts, ka galvenais iemesls kļūdainiem spriedumiem ir kļūdas, ko pieļauj liecinieks savās liecības. Tieši tāpēc, manuprāt, ir svarīgi pētīt liecinieku pratināšanu, un tieši tāpēc ir svarīgi, lai liecinieku liecības nebūtu balstītas uz viltus atmiņām. Mans eksperimentāls pētījums apvieno divas nozares – psiholoģiju un jurisprudenci. Galvenais izpētes objekts ir liecības. Liecības, kas balstās uz liecinieku atmiņām. Bet vai tiešām cilvēka atmiņa darbojas kā kamera, kas precīzi ieraksta un atskaņo? Tika veikts eksperimentāls pētījums, kurā rezultātā ir pierādīts, ka lieciniekam viltus atmiņa var rasties pat nekorektas pratināšanas rezultātā. Taču pielietojot pētījumu ietvaros izstrādāto brīdināšanas metodu, izdevās panākt, ka liecinieku liecības kļuva precīzākas un viltus atmiņas mazinājušās. Līdz ar to ir jāsecina, ka pētījuma mērķis tika panākts. Ir atklāts viens no veidiem, kā vēl var palielināt mūsu ikviena tiesības uz taisnīgu tiesu.